Āda ir zarnu trakta spogulis. Dermatoloģijā ir ap 1800 diagnožu. Ādas slimības, izņemot kašķi, ir tikai sekas tam, kādā stāvoklī ir zarnu trakts. Visefektīvākā ir organisma iekšējās vides sakārtošana, attīrīšana no patogēnajām baktērijām un sēnītēm un iemācīties kontrolēt stresu. Ādas problēmas var rasties dēļ dažādiem iemesliem. Tā var būt smēķēšana, alkohols, kafija, cukurs un tā izstrādājumi. Cukurs, piemēram, rada paaugstinātu insulīnu līmeni asinīs. Rezultātā pastiprinās ādas tauku producēšanās un aizsērējas poras. Aizsērējoties tauku dziedzeriem, veidojas iekaisuma procesi ādā. Tas arī var būt dēļ uztura, ar kuru netiek pietiekami saņemti labie tauki, labās taukskābes, taukoši cīstošie vitamīni A un E, jo ikdienā cilvēki visbiežāk ēd kartupeļus, makaronus, rauga maizi, gaļu, dzīvā uztura ir ļoti maz vai pat gandrīz nav. Tāpat arī tas var būt dēļ nepietiekamās fiziskās slodzes, jo svarīgi ir dažādi stiepšanās vingrojumi, arī dēļ aminoskābju deficīta, dēļ piena un tā produktiem, arī dēļ sēra deficīta. Tad āda paliek ļengana. Ar gadiem arī mēdz pigmentācijas plankumi kļūt izteiktāki. Pigmentācijas plankumu cēlonis var būt, piemēram, problēmas ar aknām, ar nierēm, kas iespējams saistās ar filtrācijas pasliktināšanos, ko iespējams rada cistas un fibriozes. Pigmenti uz ādas var parādīties arī dēļ C vitamīna deficīta. C vitamīns pasargā ādu no kaitīgā ultravioletā starojuma un piedalās ādas kolagēna formēšanā. Tas darbojas kā antioksidants un pasargā no oksidatīvajiem bojājumiem. Taču vitamīns C nevar iekļūt caur ādas epidermu, piemēram, ar krēmiem. Tas var iekļūt ar asinīm, tātad ar uzturu un vai uztura bagātinātājiem. Un turklāt ar nosacījumu, ka netiek lietots cukurs. Pigmentu novēršanas krēmi, ūdeņraža pārskābe un sūkalas var dot tikai īslaicīgu efektu, ja cēloņi netiek novērsti iekšīgi. Ja uz ādas parādās zilumi un ilgi nepāriet, tas var būt dēļ asins kapilāru bojājumiem, tas ir tad, kad asins izplūst zem ādas slānī. Ja tas notiek pat no viegla sitiena vai pat bez sitiena un ilgi nepāriet, tā ir zīme, ka organismā kaut kas nav kārtībā. Zilumi var rasties traumu rezultātā, plīstot asinsvadiem. Sevišķi tas ir izteikts, ja ir plāna āda vai problēmas ar saistaudiem, piemēram, ja trūkst C vitamīna. Zilumu parādīšanās var būt saistīta arī ar pastiprinātu asins recēšanu, kas visbiežāk saistās ar vitamīna K1 deficītu. Tās varētu būt arī kā sekas lietojot asins šķidrinošos preparātus, arī lietojot antidepresantus, antibiotikas un alkoholu. Tā var būt arī kā reti sastopama individuāla reakcija pret pārmērīgu ingvera, ķiploku un vitamīnu E lietošanu, kas arī var būt kā ietekmējošais faktors. Kā rāda prakse, vairāk kā 90% gadījumos ādas problēmas var atrisināt pārējot uz adekvātu uzturu, tādu, kādu tam ir paredzējusi daba, un attīrot organismu. Ja netiek veikta attīrīšanās, piemēram, netiek regulāri veikta dziļā zarnu trakta attīrīšana, tad netiek arī veiktas līdz ar to antiparastārās programmas, tad autofāgijas process paliek vājāks. Rezultātā augšanas hormons gandrīz neizstrādājas, un tas nozīmē, ka audi neatjaunojas. Esi gudrs, rūpējies par sevi, rūpējies par savu ādu, bet liec mierā ādu. Rūpējies par sevi no iekšpuses.